1975. gadā, kad vietā, ko tukumnieki pazina kā pionieru namu, savu darbību sāka deju kolektīvs. Tās toreiz bija 2 grupas, kurās pirmos deju soļus skolotājs Silvas Liepas vadība sāka apgūt 44 mazie tukumnieki. Kopš tā brīža ir pagājuši nieka 50 gadi. Kolektīvs izaugs līdz 10 deju grupām ar 180 dejotājiem šodien. Prieks mums ir par katru bērnu, kurš ir bijis daļa no šīs lielās deju saimes. Un nav svarīgi, vai tu biji pionieru nama, Jaunradas nama vai tagad mākslas skolas deju kolektīva Klustas dalībnieks. Mēs visi nākam no deju zāles, kur gan toreiz, gan tagad mēs saucam par namiņu. Tā ir bijusi tava un mana bērnība. Tie ir bijuši mūsu saules gadi. Un savā svētku reizē mēs gribam teikt daudz paldies. Paldies visiem dejotājiem, kuri ir dejojuši šajā kolektīvā un kuri dejojuši šodien uz skatuves. Paldies ikvienam vecākam, kurš ir uzticējies un uzticējis mums, deju skolotājiem, savu bērnu. Paldies visiem tiem vecākiem, kuri koncertos ir strādājuši aizskatuvē un palīdzējuši mūsu dejotājiem vienmēr nokļūt savās vietās. Paldies mākslas skolas vadībai. Bez jums mēs daudz ko nevarētu izdarīt. Un tādēļ es aicinu uz skatuves Tukuma mākslas skolas direktoru Ingu Kalniņu un direktors vietnieci Kristīnu Beltu. Labdien, cienījamie svētku dalībnieki, vadītāji, vecāki, viesi un kolektīva draugi. Ir liels gods šodien kopā ar jums svinēt Tukuma mākslas skolas deju kolektīva Luste skaisto un nozīmīgo 50 gadu jubileju. Puse gadsimta dzirkstele laika plūdumā, kur soļos dejo ne tikai kājas, bet sirds, kur mūzika caur miesu iziet kā dzintara stīga, un katrs uznāciena solis kā goda tilts. Luste, tas nav tikai kolektīvs, tā ir valoda, dejas valoda, no kurām mēs visi runājam, kad vārdu vairs nav. Tā ir atmiņu lāde, kura atverot saskrien smiekli, aplausi, sviedri un lepnums. Un tai ir spēks vienot, stiprināt un pārmantot. Puse gadsimta. Tas ir laiks, kad veidojas ne tikai tradīcijas, bet arī vērtības. Un Luste šajos ilgajos gados ir kļuvusi par kopienu, par ģimeni, par vietu, kur tiek lolota latviskā kultūra, ritmis un piederības sajūta. Šajos 50 gados katras dejas, katra koncerta un katra mēģinājumā ir ieguldīts nenovērtējams darbs, neatlaidība un sirdsteiksme. To nevar iemācīties, to var tikai izjust, kopā esot, kopā dejojošiem un kopā elpojošiem. Sirsnīgs paldies visiem kolektīva vadītājiem, dejotājiem, bijušajiem
un esošajiem, par jūsu ieguldījumu skolas un kultūras dzīvē. Jūsu darbs atspoguļo to, kas ir paties un paliekošs, mīlestību pret tautas mākslu, cieņu pret saknēm un vēlmi to nodot nākamajām paudzēm. Šis aizkustinājuma un šis lepnuma brīdis šodien nav iedomājams arī bez jums, mīļie vecāki. Paldies jums visiem par to, ka jūs mums uzticaties, par to, ka jūs mūs atbalstiet un ka jūs esiet kopā ar mums un ka jūs mums savus bērnus dodiet, lai mēs viņus varētu vest šajā kultūras skaistajā dzīvē. Un, protams, vislielākais arī paldies visiem tiem mūsu atbalstītājiem un sadarbības partneriem, kuri vienmēr mums ir bijuši arī līdzās šīm brīdim, lai Luste varētu augt un attīstīties. Lai šodienas svētki ir ne tikai kā atskats nākotnē, bet arī kā iedvesma nākotnē. Lai Lustes solis jums arī turpmāk ir raids, izjusts un vienmēr latvisks un arī nākamos 50 gadus. Tauta dzīvo tik ilgi, cik dzīvo tās dziesmas un dejas. Sirsnīgi sveicu jūs visus šajā skaistajā svētku dienā. Paldies jums! Teikt paldies Silvai Liepai par ilgadēju darbu, saglabājot tautas nemateriālo kultūras mantojumu, veicinot tautas deju kolektīva Lusta izaugsmi, sveicot kolektīvu 50 gadu jubilejā. Gadi, tas ir daudz, un manējie 37. Kaut arī es vairāk kā 10 gadus jau nestrādāju, jo projām es lielajās grupās redzu tos dejotājus, kuriem es mācījos pirmos dejas soļus. Un man ir liels prieks šodien šeit zālē redzēt manu audzēkņu, manu dejotāju vecākus, vecvecākus, manus bijušos dejotājus, kuri jau pieauguši tik lieli, kad vairs neatpazīst un jāprast, kas tu esi. Un liels prieks, ka viņu bērni arī dejo Lustē. Es gribu teikt lielu paldies par šo skaisto darbu, kuru dara Madara, kur dejo Lustē jau no 4 gadu vecuma, no 3 gadu vecuma. Un Madara tā turpināt šo ļoti skaisto, bet grūto darbu. Paldies visiem, kas bija kopā šos gadus ar mani.
paldies Tukuma izglītības pārvaldei par atbalstu kultūras dzīves stiprināšanā. Aicinam Angeliku Dembovsku saņemt pateicību. Labdien, klātesošie! Labdien, lustes dejotāji, vecāki, atbalstītāji, skolotāji! Labdien, māsu skolas administrācija! Paldies par radīto iespēju man pateikties izglītības pārvaldes vārdā. Un tad, kad es saņēmu šo uzaicinājumu pārstāvēt visu iestādi, es teicu labprāt, jo es tāpat biju nolēmusi doties pie jums un apsveikt individuālā kārtā. Un domājot par pateicības vārdiem, es domāju, ka vislielākā pateicība ir tieši šī vēlme nākt tāpat, skatīties un baudīt un pateikties skolotājai un bērniem redzēt, kā viņi prot dejot un diet un lustēt. Redzēt vecākus tik kuplā skaitā. Arī jūs šodien esiet, tāpēc, ka jūs to vēlaties darīt, nākt un skatīties, dot bērnus uzticēt šai mākslā, attīstīties un pilnveidoties, gatavoties dziesmu un deju svētkiem. 50 gadi, tas ir daudz kolektīvam, bet man ir tik un tā vairāk. Un domājot par šiem gadiem, patiesi kopā daudz izdzīvots, dažādi laiki, iekārtas un pārmaiņas. Paldies Silvai Liepai, patiešām tu šobrīd vari lepni skatīties, raudzīties, tas arī tavs ieguldītais darbs. Mēs esam šeit, stipri, vareni, un manuprāt, skatoties uz visiem bērniem kopā, tas ir kā Daugavas stadions šeit, Tukumā. Es, protams, būšu kopā ar bērniem, vecākiem un pavadošiem skolotājiem svētku laikā, bet, protams, lai līdz šai skatuvei tiktu, ir jāiegulda milzīgs darbs. Paldies tiešām Madarai, jo raksturojot Madaru ikdienā, man asociējās ar šādiem teikumiem no Madaras puses. Ir kāds uzdevums vai sarežģīta situācija. Viss kārtībā, bet. Un tik un tā viņa nekad nav padavusies, nekad nav atteikusies. Visus šķēršļus ir pārvarējusi milzīga izturība, konsekvence un profesionālisms Madara. Un ņemot vērā to, ka aiz tevis stāv visi Tukuma novada kolektīvi, tu tur rūpi par šo metodisko darbu un to tu dari teicami. Es gribu izteikt lielu pateicību arī skolas vadībai, administrācijai, jo zinu patiesi, cik liels darbs un kādi resursi ir jāiegulda, lai bērni ikdienā darbotos šajā jomā un piedalītos pasākumos, skatēs un konkursos. Paldies arī jums milzīgs. Vecāki, ziniet, dejot, tas ir vienmēr laikmetīgi, moderni. Pat paldies, ka jūs saprotat deju nozīmi. Mums, latviešiem, tā ir ļoti svarīga. Milzīgs paldies vecākiem. Madara, tas ir zīmols luste, lai pietiek spēka, lai pietiek izturība, arī taviem mīļajiem, ģimenei, atbalstīt mums kopā visiem šo dejas mākslu un jomu. Milzīgs paldies! Un vēlreiz tiekoties, domājot par ziedu pušķi lustei, man luste asociējās ar brunčiem un ar meiteņu bizēm. Es lūdzu floristiem iestrādāt šīs divas lietas arī pušķī.
lai notiek, lai top, lai lustējaties. Tā turpināt. Paldies! Tukuma mākslas skolas pateicība Madarai Augulei par apzinīgu, radošu, profesionālu darbu, saglabājot tautas nemateriālo kultūras mantojumu, veicinot tautas deju kolektīva Lusta izaugsmi, sveicot kolektīvu 50 gadu jubilejā. Mākslas skolas pateicība Ligijai Cīrulei par apzinīgu un radošu profesionālu darbu, saglabājot tautas nemateriālo kultūras mantojumu, veicinot tautas deju kolektīvu Lusta izaugsmi un arī sveicot kolektīvu 50 gadu jubilejā. Tukuma mākslas skolas pateicība Dženetei Busenbergai arī par apzinīgu un radošu profesionālu darbu, saglabājot tautas nemateriālo kultūras mantojumu, veicinot tautas deju kolektīvu Lusta izaugsmi, sveicot kolektīvu 50 gadu jubilejā. Tukuma mākslas skolas pateicība Agnesei Vītoliņai par apzinīgu un radošu profesionālu darbu, saglabājot tautas nemateriālo kultūras mantojumu, veicinot tautas deju kolektīva Lusta izaugsmi, sveicot kolektīvu 50 gadu jubilejā. Koku pazīst pēc augļiem, cilvēku pēc viņa darbiem, vēsta latviešu tautas gudrība. Auglīgā augsnē koks dzen spēcīgas saknes un briedina augļus. Laist dziļas saknes tērzemē, tiekties augšu un kā zvaigzne uzmirdzēt pasaulē. Man ir tas gods nolasīt Latvijas Nacionālā kultūras centra direktors vārdā goda rakstu Tukuma novada Tukuma mākslas skolas tautas deju kolektīvam Luste vadītājai Madarai Augulei par ilgadēju un nozīmīgu ieguldījumu skatuviskās tautas dejas nozarē, dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un novada kultūrvides veidošanā, sveicot kolektīvu 50 gadu jubilejā. Latvijas Nacionālā kultūras centra vārdā mēs vēl esam deleģēti pasniegt pāris apbalvojumus. Par ilgadēju ieguldījumu deju kolektīvu darbībā, dziesmu un deju svētku tradīcijas uzturēšanā un novada kultūrvides veidošanā, sveicot kolektīvu 50 gadu jubilejā. Atzinības rakstu saņem Kristaps Kreceris.
Atzinības rakstu saņem Santa Vītiņa. Atzinības raksts Alisei Gailei. Atzinības raksts Kitijai Saliniecei. Atzinības raksts Krišam Gruntam. Atzinības raksts Arturam Tišleram. Atzinības raksts Patricijai Čivlei. Atzinības raksts Rebekai Žakaitei. Atzinības raksts Ievai Zonenbergai. Atzinības raksts Ievai Rītiņai. Atzinības raksts Adelai Kārkliņai. Atzinības raksts Raineram Šusteram. Un atzinības raksts Ernestam Balodim. Šie ir dejotāji, kuri nodejojuši kolektīvā vairāk kā 15 gadus jau. Tagad aicināšu skatītājus iekārtoties ērtāk savās sēžvietās, izslēgt mobilos tālruņus, ja kāds vēl nav izslēdzis, sagatavot plaukstus aplausiem ievingrināt. Nu, tad, lai varās aizskari, lai dziest gaismas, jo pēc maza mirkļa būs mūsu dāvana jums, mūsu rotāšanās, mūsu svinēšana. Lai patīkama un emocijām bagāta skatīšanās, lai top! Thank you.
Salapoja,
kuki ploka zaļajam rokiņam, visi skaļi kuki ploka zaļajam rokiņam. Šodien man mugurā bija šorti un melns šķīvis, blakus meitenēm baltās. Mums mācīja, kā klanīties, un es viegli pieliecu galvu. Kāpēc cilvēki tik jocīgi sasveicinās? Koncertā māmasēja pastāvs. Vispār kādas 3 māmas kopā. Neviens jau no mums nezināja, kā sasietās pastāvs. Bet šodien es dejoju kurpējus. Tagad es saprotu, kāpēc cilvēki tā sasveicinās.
ir nāpās, jūdzer un cikam manās. Sazulīši ģiņ, 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 pakāpīņi klik, 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 cirnāpīņas burrā, 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 burrā. Balti viltīgai
Laiku lustē var sadalīt arī pa tērpa periodiem. Pirmie sarafāni un dzeltenie lakatiņi, pastāls, vēlāk kurpes, zābaki. Tērpa nomaiņa ir mūsu izaugšana. Un cik jokaini, bet reizē pacelājoši sajūtu uzvilkt tērpu, kur pirms 10 gadiem nolūkoja Ziemassvētku koncertā. Tobrīd tērpā varēja ielīst kādu 2 vai 3 nodziedējotāji, bet tagad vesels es. Tas viss glabājas pie mums 3. stāvā. Te katra kaste stāsta par kaut ko notikušu, par kaut ko izdejotu. Meitu kaspīns ar iepriekšējo dejotāju vārdiem, bišķi cepures, parūkas un vilainas. Viena cel kasti un pajautā, kurā koncertā bijis galvā jāliek teltūbī, cepure, lustas tērpa noliktava. Jūs neticēsiet, cik daudz atmiņu spēj ietilpt pāris kvadrātmetros. Ko mūs mīļā
šitam tam nekā. Vārvāru putriņu piecīniltiņ akmeņā, šitam došu, šitam tam nekā. Kaķam ciskas aizkrāsnēji, kučam kaulī pagaldē, kaķam ciskas aizkrāsnēji, kučam kaulī pagaldē. Tēvs ar māti sapārāsi, putras kapls apgāzās, tēvs ar māti sapārāsi, putras kapls apgāzās. Vārvāru putriņu piecīniltiņ akmeņā, šitam došu, šitam tam nekā. Vārvāru putriņu piecīniltiņ akmeņā, šitam došu, šitam tam nekā. Šitam tam nekā. Vārvāru putriņu piecīniltiņ akmeņā, šitam došu, šitam tam nekā. Bieza putra plepernīca nāc ar mani rikšoties, bieza putra plepernīca nāc ar mani rikšoties. Vai tu mani norikšosi, vai es tevi apēdīšu, vai tu mani norikšosi, vai es tevi apēdīšu. Vārvāru putriņu piecīniltiņ akmeņā, šitam došu, šitam tam nekā. Vārvāru putriņu piecīniltiņ akmeņā, šitam došu, šitam tam nekā. Vārvāru putriņu piecīniltiņ akmeņā, šitam došu, šitam tam nekā. Vārvāru putriņu piecīniltiņ akmeņā, šitam došu, šitam tam nekā.
velns bērsīti izstiebjāsi, es tur režu izplētjāsi, es tur režu izplētjās. Re, tēs uz skatuves. Pamāju mammai un tētim, lai man vieglāk saredzēt. No spožajām gaismām, tumšajām aizkulisēm vēl drusku bail, tāpēc labi, ka blakus kāds, kurš palīdz spērt pirmos soļus. Garais tūtens, putra un kukuļu cepšana otrā ciemā. Ar šo deju daudz no mums sākās. Ar šo deju daudziem no mums sākās klusta.
citi gani rauga, cūkaraka dobi augstajā kalnā. Viens gan slovina, citi gani raudāja, cūkaraka dobi augstajā kalnā. Dēgusi bainīja, rūkajā bēzā, zemes kala kristu, sausajā eglē. Dēgusi zvanīja, rūkajā bēzā, zemes kala kristu, sausajā eglē. Sīki mazi pātari skaitīja, lielais dūdus, redzītas sacīja. Sīki mazi putariņi pātaru skaitīja, lielais dundurs sprediķis sacīja. Ziemas ziņa, tēvam un mātei, kaza kāpa debesīs, dievam sūdzēt. Ziemas ziņu, tēvam un mātei, kaza kāpa debesīs, dievam sūdzēt. Dievs paņēma kauķu kits, kaza zeme, kaza leca zeme, nolauza ragu. Dievs paņēma kauķu kits, kaza zeme, kaza leca zeme, nolauza ragu.
pēc Ziemassvētku koncerta. Mēs tur sanākam kopā, vārā steigām, silpa vieš televizoru, ieliek videokaseti un rāda dejas, piebilstot, ka tēja jādzer bez cukuru. Tā viņi saka, un mēs skatāmies video ar dejām. Tā cepuma ēšana ar Magaru balkonā pēc brīvlaika ir mīļākā deja. Pirmā satikšanās deja pēc brīvlaika. Lācīt kāpa ozā,
Koncertā būs, mēs sakām. Tas nozīmē apsolīt, ka koncertā mēs visu izdarīsim. Tas ir nelaužamais zvērsts, aizbildinājums. Tā ir mūsu slinkākā puse. Tā ir mūsu tevis iežēlinošā puse, Madara. Tas arī nozīmē to, ka bez tā izteiciena nav koncerta, un tā tas vienkārši ir noticis. Mēs vienmēr tev apsolām, ka koncerti būs smuki un ka mēs paši būsim koncerts. Un galu galā mēs jau izdarām. Osі ежі, обеї звірші, сазатика. Ділмозі ежі, осі ежі, обеї звірші, сазатика. Ой, cik tu bos, kur ežam kalašeši, kur ir kalašeši. Oi, cik tu bos, kur ir kili kalašeši, kili kalašeši. Osi eži, obeji zvjerši, sazateka. Mozi eži, osi eži, obeji zvjerši, sazateka. Oj, cik tu bos, kur ežam kalašeši, kur ir kalašeši. Oj, cik tu bos, kur ir kili kalašeši, kili kalašeši. Cik tu bos, kur ežam kalašeši, kur ir kalašeši. Oi, cik tu bos, kur ir kili kalašeši, kili kalašeši. Oi, cik tu bos, kur ežam kalašeši, kur ir kalašeši. Oi, cik tu bos, kur ir kili kalašeši, kili kalašeši, kili kalašeši, kili kalašeši, kili kalašeši.
ričum, račum, ralala, pašam sīlā gabali, lai es braucu, kur braukdams, ir vien ceļā maliņā, ričum, račum, ralala, ir vien ceļā maliņā. Ceļā maliņā, baidam manu kumeli, ričum, račum, ralala, baidam manu kumeli. Tu ir rīte nezināji, cik maksāja kumeliņš, ričum, račum, ralala, cik maksāja kumeliņš. Ričum, račum, ralala, maksāja manis kumeliņš, divi zelta gabali, maksāja pati braucēji. Ričum, račum, ralala, maksāja pati braucēji. Viņa ziedadam, ričum, račum, ralala, kā ir viņa ziedadam, kā ir viņa ziedadam, kā lapiņa drabēdam, ričum, račum, ralala, kā lapiņa drabēdam. Savus kaltus kumeliņus, atļauju pāriedams, izklādīgos palacīņus, zeme cēla sīkāku, zelta pupu auklēdāmā, tādai uzspiedēja līdz pašām debesīm, Debesīs zvaigžņu lauki, dimantiņu vācelīts, mēnestiņa kumeliņi, saules meitas vīzināja. Debesīs zvaigžņu lauki, dimantiņu vācelīts, mēnestiņa kumeliņi, saules meitas vīzināja. Pakāta man zemīte, pār visām zemītēm, kalnā teka aplotiņš, lejā upe baltu ziedi, Viņojās ir rūcu lauki, pilnu vārdu nobrieduši, Dievīgs truvas māliņā, katru vārdu briedināja, Debesīs zvaigžņu lauki, dimantiņu vācelīts, mēnestiņa kumeliņi, saules meitas vīzināja. Debesīs zvaigžņu lauki, dimantiņu vācelīts, mēnestiņa kumeliņi, saules meitas vīzināja. Zvaigžņu lauki, dimantiņu vācelīts, mēnestiņa kumeliņi, saules meitas vīzināja. Debesīs zvaigžņu lauki, dimantiņu vācelīts, mēnestiņa
Debesīs zvaigžņu lauki, imantiņu pacelīs. Mēnestīņa kumeliņi, saules meitas līdzināja. Debesīs zvaigžņu lauki, imantiņu pacelīs. Mēnestīņa kumeliņi, saules meitas līdzināja. Namiņš, tikko beidzies augusts, augstais dzestrais namiņš, pagājusi vasara, uz spoguļiem salikti saraksti, tā ik reiz, katrs meklē savu vārdu. Mēs toreiz esam tikušies un atkal reiz tiksimies. Silvas garā bize, viņa aicina mūs aplīst, kad klavieris pa labi, pa kreisi paliec galvu. Sasveicinās, Madara mūs aicina līnijās, un katru reizi tie spoguļi, tumbas, klavieres, ģērbtuves, stērpu noliktava. Dēļos atrastie nieki, tagad jau deju grīda, un tā māju sajūta. Un kā viņš mūs sagaida, vienmēr sagaida. Piestāja autobus, mēs izskāpjam un ejam augšā uzņest tēpus. Tā viņš mūs visu laiku sagaida. Kā jau mājās, un kā mēs visi viens otru sagaidām aiz vasarām. Mēs tur reiz esam tikušies un reiz atkal tiksimies. Mūsu mīļais namiņš. Paldies, skatītāji, un tiekamies nākamajā Lustes sēnē.